4. mūzus 17. nodaļa. Un tas kungs runāja uz Mūzu. Saki Eleāzaram, priestera Ārona dēlam, lai viņš liek pacelt ogļu traukus no deguma vietas un uguni izkliedē, jo tie ir svēti trauki. Un šos ogļu traukus no tiem cilvēkiem, kas paši bija apgrēkojušies pret savu dvēseli, lai izkaļ skārda plāksnēs un lai ar tām pārvelk altāri, jo tie bija savā reizē atnesti tā kunga priekšā, un tie tika svētīti, lai tie ir par zīmi Izraēla bērniem. Tad priesteris Eleāzars ņēma vara ogļu traukus, ko sadegušie bija atnesuši, un izkala plāksnēs, lai ar tām apklātu altāri. Tā bija piemiņas liecība bērniem, lai nepielaistu nevienu svešu cilvēku, kas nav no Ārona pēcnācējiem, upurēt kvēpināmo upuri tā kunga priekšā, lai nenotiktu tā, kā Koraham un tā pulkam notika, tieši kā tas kungs tam caur Mūzu bija sacījis. Bet nākamajā dienā visa Izraēla bērnu draudze kurnēja pret Mūzu un Āronu sacīdami: Jūs esat likuši iet bojā tā kunga tautai. Un kad draudze sapulcējās pret Mūzu un Āronu, tad tie pagriezās pret saiešanas telti un redzi, mākonis to apklāja, un tā kunga godība atklājās. Tad Mūzes un Ārons nogāja saiešanas telts priekšā, un tas kungs runāja uz Mūzu: pavirzies nost no šīs draudzes, jo es gribu tos acu mirklī aprīt. Tad tie krita uz sava vaiga, un Mūzes sacīja Āronam: ņem kvēpināmo trauku un iededz tanī no altāra uguni, un tam pāri uzliec kvēpināmās zāles, un ej steigšus draudzes vidū, lai tās labad salīdzinātos, jo bardzība no tā kunga ir izgājusi, un sots ir iesācies. Un Ārons to ņēma, kā Mūzes viņam bija sacījis, un skrēja draudzes vidū, bet redzi, sots jau bija tautā iesācies, un viņš uzlika kvēpināmās zāles un salīdzināja tautu, un viņš stāvēja starp mirušiem un dzīviem. Tad miršana mitējās. Bet mirušo, kas mira šinī sērgā, bija 14,700 bez tiem, kas Koraha dēļ bija miruši. Un Ārons atgriezās pie Mūzes saiešanas telts durvīs, bet miršana izbeidzās, un tas kungs runāja uz Mūzu: saki Izraēla bērniem un ņem no viņiem no katra tēva nama vienu zizli, tātad no visiem tēvu namu vecākajiem kopā 12 zižļus, un raksti ik katra vārdu uz viņa zižļa, bet Ārona vārdu raksti uz Levija cilts zižļa, jo raugoties pēc cilts galveniem, tā ir viena cilts, un novieto tos saiešanas teltī, liecības priekšā, tur, kur es mēdzu jums atklāties, un tad, lai notiek tā, kuru es sev izvēlēšu, tā vīra zizlis zaļos, un es klusināšu Izraēla bērnu žēlošanos manā priekšā, ar ko tie pastāvīgi vēršas pret jums. Kad Mūzes to sacīja Izraēla bērniem,
Tad visi viņu vecākie deva tam pa zizlim. No katra tēva nama vecākais deva vienu zizli, pavisam 12 zižļus, un to vidū bija arī Ārona zizlis. Un Mūzes nolika zižļus liecības teltī tā kunga priekšā. Un nākamā dienā, kad Mūzes iegāja liecības teltī, tad redzi, Ārona zizlis no Levija nama zaļoja, un ziedi bija uzplaukuši, un nesa mandeles. Un Mūzes visus zižļus, kas bija novietoti tā kunga priekšā, iznesa ārā Izraēla bērniem, un tie visi to redzēja, un ik viens ņēma savu zizli. Tad tas kungs sacīja Mūzum: nes atpakaļ Ārona zizli liecības mājoklī, bauslības plākšņu priekšā, to paglabā par zīmi stūrgalvīgiem pēctečiem. Tā tev šo kurnēšanu pret mani būs apklusināt, ka viņiem nav jāmirst. Un Mūzes tā darīja, kā tas kungs viņam to bija pavēlējis. Tā viņš darīja. Tad Izraēla bērni sacīja Mūzum teikdami: redzi, mēs nonīkstam, mēs ejam bojā, mēs visi ejam bojā. Ik vienam, kas tuvojas tā kunga mājoklim, tam jāmirst, vai tad mums patiesi nolemts iet bojā?